Sveiki, mani sauc Rolands. Esmu Black Booner uzņēmuma prokurorists, vadītājs. Mēs atrodamies šobrīd Valmierā pie mums mazajā darbnīcā, kur mēs ražojam moduļu mājas un koku karkas mājas. Vairāk vai mazāk ražojam moduļu mājas, kas sastāv gan no mazām, sākot kempinga mājām, līdz pat esam izstrādājuši projektus, kur ir jau 100 kvadrātmetru mājas, lielā dzīvojamās mājas, kas sastāv no vairākiem moduļiem, ko mēs varam pie klienta aizvest, nolikt gatavs, savienot kopā, pastrādāt 2 nedēļas, visu izdarīt, un māja gatava, un klients var jau nākošajā dienā iet iekšā un izmantot savu māju vajadzībām. Daudz klientu uzrunā ar saviem projektiem, jau arī būvvaldē saskaņotiem. Mēs, protams, sūtam piedāvājumus, skatāmies, vai viņiem tas apmierina, un arī var tādus projektus lielākus īstenot arī. Pārsvarā mēs strādājam uz Latvijas tirgu. Pašlaik uz eksportu vēl neesam startējuši, bet ir plānā. Mūsu cena ir ļoti atbilstoša un pieejama, var teikt, katram mūsu klientam, un tad tie klienti var būt dažādi. Ja? Tie gan var būt kaut kādi uzņēmēji, kas grib attīstīt turismu savā īpašumā, kā kempinga mājiņas, pieņemsim, vai kaut kas tāds, kā arī vienkārši parasti cilvēki, jaunas ģimenes, ir īpaši, pieņemsim, šī māja, kas mums aizmugurē, viņi iet jaunai ģimenei, jaunam pārim, ilgtermiņa dzīvošanai. Jā, tā kā mūsu klienti ir visādi. Katru mājiņu mēs taisam tā, lai tiešām viņi ilgtermiņā kalpo. Šodien pat uztaisījām pārbaudi testu. Un izrādās, tests bija pārsteidzoši labs, atbilstam pasīvās mājas standartiem. Kaut gan mēs ražojam šīs ir mazās moduļu mājas līdz 60 kvadrātmetriem, kur ir pirmās ēkas grupa, kurām nav jābūt certificētām un pārbaudītām, bet paši priekš sevis pārbaudījām to, ka esam ļoti labos rādītājos un izmantojam ļoti labus materiālus. Tieši ražošanas procesā tās sākot ir membrānas, protams, pats par sevi koku materiāls C24, ja? Un arī dodam savu plusu to, ka mēs izmantojam arī paši savu dedzināto koku apdari, kas ir ilgmūžīgs materiāls, ko mēs piedāvājam saviem klientiem. Līdz šim neviens vēl nav atteicies no šī materiāla un saprot tās vērtības, ka mēs viņiem paskaidrojam, cik labs šis materiāls ir. Tad viss tas kopumā veido tādu labu rezultātu. Gan klienti priecīgi, gan mēs esam priecīgi par padarītu darbu.